Kolorektālais vēzis ir viena no tām problēmām, kura pašreiz ir diezgan aktuāla arī Latvijas populācijai. Jāatzīmē, ka biežāk un biežāk mēs redzam pacientu, kuri nāk ar šo patoloģiju, un, diemžēl, jāpiebilst, ka tie pacienti ir paliek jaunāki. Un ļoti bieži, ka tu simptomu agrīnajās stadijās arī var nebūt. Respektīvi, pacienti visbiežāk pie mums atnāk, kad jau parādās kaut kādas problēmas. Nepareizi strādā vēders, ir vai nu caurējs, vai nu aizcietējumi, parādās asiņošana, vai arī cilvēks redz, ka tā tualetes apmeklējums vairs nav tik regulārs, dabīgi nokārtot vispār nav iespējams, un tad pacients nokļūst pie mums jau ar ātro palīdzību. Jāatcerās, ka valsts pašreiz piedāvā arī kolorektāla vēža skrīninga programmu, un cilvēkiem, kuri arī vispār nav nekādu simptomu, būtu vēlams pēc 50 gadiem vismaz vienreiz dzīvē uztaisīt to kolonoskopiju, vai arī aiziet pie proktologa uz apskati, izrunāt varbūt kaut kādas problēmas, kas jau ir sakrājušās. Tiem cilvēkiem, kuriem ģimenē jau ir bijuši kolorektāli vēži, tiem tas pārbaudes jāsāk daudz ātrāk, sākot no 40–45 gadiem.